Ir tāds ļoti labs teiciens do your own research, vienmēr taisīt savu to pārskatu, savu analīzi, un kas vēl ir svarīgi pie šī visa, kad jāatcerās, ka riskējam, lai ieguldam to naudu, kuru nav žēl pazaudēt, vai arī var pateikt tā, liekat naudu iekšā, kuru esat gatavi pazaudēt. Šitās teorijas mēs arī savā starpā, kad runājam, kā būt, ja būt, šitās teorijas vienmēr jāliek malā skapīti, jānoliek, jo nevajag domāt, kā būtu, ja būtu, vajag domāt tagad, ko tu vari tagad izdarīt. Tu nevari atgriezties 16. gadā un nopirkt bitcoin, un tāpatās ko tu vari izdarīt, to šodien nopirkt, piemēram, bitcoin, jā. Jo lielākie man tālākas bitcoin turētāji šobrīd man tāds viens, kas ir strateģija, vairāk viņam nav, viņam rebrandings bija strateģija un bet, jā. Viņam nav nepamanīja. Michael Saylor. Es zinu tikai Michael Saylor is back bitcoin, to es visur dzirdu. Jā, bet viņam bija tagad rebrandings pagājušajā, kaut kad neatceros, viņi nomainīja, tad viņam bija MicroStrategy, tagad vienkārši strateģija un bet. Principā viņam lielākais viens no aktīviem, viņam ir 500 kaut pār 1000 bitcoin, un otrs man tas BlackRockam kaut kas līdzīgi ar strateģiju.